Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu, un ja pat māte to aizmirsīs, es tevi neaizmirsīšu. Jesajas 49. nodaļa, 15. pants. Bērnu vairāk ietekmē mātes un nevis tēva dzīve un priekšzīme, jo māti ar bērnu vieno stiprākas un daudz maigākas saites. Mammu, ar ko tavam bērnam ir visstiprākās un maigākās saites? Jā, tieši ar tevi. Lai šodien mums mamām izdodās šīs saites stiprināt ar mīļiem vārdiem, pieskārieniem, glāstiem un jebko, ko svētais gars mudinās darīt. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. 1. Jāņa vēstule, 4. nodaļa, 19. pants. Meklēsim un lūgsim, lai šodien sajūtam Dieva mīlestību pret mums katru individuāli, jo tad mums būs mīlestība, ko dot tālāk. Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību. 1. Jāņa vēstule, 3. nodaļa, 18. pants. Ieklausies, ko tev saka tavs mīļais debesu tēvs. Es tevi neaizmirsīšu. Jēzus mīlestība ir mīlestība, kas nec pieviļ, nec aizmirsta. Māmiņ, šodien tu neesi aizmirsta. Dievs tevi redz un dzird. Arī tagad, šajā brīdī viņš zina tavas sirds ilgas, priekus un bēdas, pārdzīvojums. Un Jēzus ir vienas lūgšanas attālumā. Izmanto to, piesauksim Dievu, lai varam teikt kopā ar Dāvidu. Kungs, ak mans Dievs, es tevi piesaucu un tu mani dziedināji. 30. psalms, 3. pants. Ieklausies, ko par 14. pērli domā mamma Elizabete. Būt mammai tā ir liela privilēģija. Nenoliedzami ir dienas, kad sajūtas vēsta ko citu. Bet tā ir neticami liela dāvana. Dāvana gan labās, gan sliktās dienās. Dot īpašo mātes mīlestību un saņemt to pretī no bērniem, sajust viņu siltos apskāvienus, ir tikai neliela kripatiņa no tā, kā Dievs mūs mīl. Kopā ar Jēzu kā draugu mēs varam pārvarēt visas grūtības, izcīnīt cīņas un būt bērniem par mamām, kuras iedod viņiem lielāko dāvanu, ticības dāvanu un atziņu par Dievu mūsu radītāju, lai mēs visi kopā varētu būt arī debesu valstībā. Māmiņ, Dievs mīl tevi daudz vairāk, kā var iedomāties, lai mums šodien izdodas to paturēt prātā.